Unikāls cinisms Latvijā. Žurnālists Armands Puče tēlo, ka ir nokritis no mēnesis un brīnās, ka Latvijā ir korupcija. Vai. Ka Rail Baltica būvē tie paši, kas 20 gadus jau ir pie varas, ka prezidents taču ir no Vienotības, Siliņa taču ir no Vienotības un brīnās, kā tā prokurors neko neizmeklē, ģenerāla prokurors, un kā tas vispār var būt, un kurš tad ir vainīgais un atbildīgais. To, Armandiņa, esi vainīgais un atbildīgais. Tu esi līdzvainīgs un vainīgs visā šajā te, kas notiek visu šo te laiku. Ko tad tu Covid afēras laikā nebrīnījies, te, ka mocīja cilvēkus? Ko tad tu nesaproti, ka karš arī ir viena liela afēra? Nu, tagad gan brīnies, ka te grib izsaimniekot 24 miljārdus Rail Balticā. Nu, tu ļoti labi zini, kā tas darbojās. Pats tur piedalies propagandas kanālā. Cenzē, neļauj runāt īstai opozīcijai, neaicini pat uz savu studiju un uz saviem raidījumiem, jo tu ļoti labi zini, kā tas darbojās, ko tev drīkst darīt un runāt un ko nedrīkst. Un arī tavs šodienas raksts, tik satraucošais, ir patiesībā tāda roku atmazgāšanas teorijas prakse, ka parādīti, lai varētu vēlāk, ka jā, es taču teicu, es taču bļāvu, es taču biju, un tev tūlītās aplauzīs tos spārniņus, tev uzliks kaut kādas tur sankcīņas, pakratīs tev ar pirkstu un turpmāk tu tāpat kā līdz šim dziedāsi, tā kā varai ir izdevīgi. Tas, ko visi jūs esat darījusi visu šo te laiku, sevi saukuši par žurnālistiem. Būtu tu īsts žurnālists, ietekmīgs, sazvanījies ar Domburu, būtu pie viņa, kā reiz studijā būs Rinkēvičs prezidents. Būtu divatā ar Domburu, viņu kārtīgi nopratinājuši un uzdevuši tādus jautājumus, uz kuru viņiem nāktos atbildēt viņam, bet nē, tur atkal būs kaut kādi iestudēti, saskaņoti jautājumiņi, bet tēlos, ka baigi jūs tur kritizējat, jā, nu tu jau tur nebūs. Tu jau konkurē, redz, ar Domburu, nevarat jūs kārtīgi apvienoties arī tā sauktie žurnālisti. Nu, Covid laikā redzējāt, piemaksas jums maksā, tāpēc dziedājāt tā kā vajag, smējāties par parasto tautu. Un godu jūs tagad brīnaties, nu jā, pašiem tādā valstī jādzīvo. Tieši tā arī ir, nolaiduši jūs esat to valsts tik tālu. Kāpēc neaicinat īstus opozīcijas pārstāvjus pie sevis uz raidījumiem? Tāpēc, ka jums to neļauj darīt, un jūs tajā visā piedalāties un esat līdzatbildīgi arī par Rail Baltica afēru. Jā, labrīt, Armandiņ! Mani sauc Rudolfs Brēmanis, pievienojieties šim te profilam visi tie, kas uzskata līdzīgi.